Labdien! Esiet sveicināti lampā. Esiet sveicināti visi tie, kuriem rūp nākotne, ilgspējīga attīstība un pasaule, kurā dzīvos mūsu bērni. Jāsaka, ka šodienas diskusija, kuras nosaukumu šobrīd mēs ekrānos neredzam, redzam gan, maināmies uz augšu, vai kvalitatīva agrīnā izglītība māca mūs visus domāt ilgspējīgāk. Es uzskatu, ka šī tēma ir patiešām svarīga, un es būtu ļoti laimīgi, ja mēs šodien uz skatuves sēdošie varētu padomāt un parunāt par to pēc būtības un tā pa īstam, jo jāsaka, ka ilgspējīga attīstība ir ļoti bieži dzirdēts vārdu savienojums, jēdziens. Mēs, protam, to ierakstīt projektu pieteikumos, mēs, protam, to izrunāt atbildīgos brīžos, mēs zinām, it kā zinām, ko tas nozīmē, bet jautājums, kā patiešām rūpēties par ilgspējību un kā darīt kaut ko, domājot par mūsu bērniem. No vienas puses šis uzdevums ir sarežģīts, no otras puses vienkāršs, jo mūsu agrīno bērnību pārstāvošie sabiedrības locekļi tiek audzināti ģimenēs, kur vecāki pēc pētījuma rezultātiem pārstāv par ilgspējību visvairāk, pārstāv grupu, kura visvairāk interesējas par ilgspējību. Es atsaucos uz 2019. gadā veiktu pētījumu, ko veica Vilans Association, un stāsts bija par zīmolu aktīvismu, un tika secināts, ka Latvijas sabiedrības daļa vecumā no 27 līdz 37 ir visvairāk ieinteresēta ilgspējībā un arī iegādājas preces, kas un interesējas par zīmoliem, atbalsta zīmolus, kas rūpējas par ilgspējību. Līdz ar to mēs varētu būt zināmā mērā optimistiski. Vecākiem rūp ilgspēja, līdz ar to arī viņi parūpēsies, lai mēs pirmskolas izglītībā un visur citur domātu par ilgspēju. Protams, ilgspēja ir jēdziens, ilgspējīga attīstība nav tikai doma par klimatu, tas ir daudz plašāks jēdziens, te mēs runājam par globālo pilsoniskumu, un es šodien gribētu par to, kā mums palīdzēt jau maziem bērniem, pavisam maziem bērniem domāt par šiem jautājumiem un darboties ilgspējības veicināšanas labā no vienas puses, no otras puses, kā mums pašiem iemācīties daudz labāk un daudz vairāk domāt par ilgspēju, strādājot kopā ar bērniem. Par to mēs runāsim ekspertu grupā. Man blakus es paņemšu visu dalībnieku vārdus un amatus, tātad precīzāk, lai nolasītu, paņemšu telefonu. Tātad Baiba Moļņika, UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas ģenerālsekretāre. Lauris Bokišs, 2 puiku tētis no biedrības ģimenes atbalstam tēvi. Tātad Lauris visticamāk dalīsies ar pieredzi. Daiga Zaķe, izglītības iniciatīvu centra direktore, pedagoģijas zinātņu doktore. Un pirmskolas izglītības iestādes Vinijs Pūks, vadītāja un projektu vadītāja Inta Ozolniece. Es sāk gribētu ar jautājumu, kas no vienas puses ir vienkāršs, no otras puses sarežģīts. Vai jums šķiet, ka mēs šobrīd saviem bērniem mācām to, kas patiesi ir svarīgs, domājot par ilgspēju? Kurš? Es varu vaļsirdīgi teikt, ka visticamāk, ka nē.
Un man ir kāpēc? diezgan skaidra atbilde arī, kāpēc. Tāpēc, ka es pats jūtos drīzāk informēts. Kā tu teici, tas ir apkārt, tas ir tāds moderns vārds. Un tā kā ļoti daudz modernas lietas mēs ļoti ātri novalkājam un padaram par pārstrādājumam labākajā gadījumā. Bet bieži vien vienkārši tiek izmestas idejas, ne tikai kaut kādi produkti vai lietas vai pakalpojumi. Un tad es jūtos informēts. Es zinu, ka tas tā ir, es zinu, ka to tā varētu tā izkopt un darīt daudz vairāk, bet līdz ar to, ja es nejūtos pietiekami prasmīgs, ne tikai informēts, tad man ir ļoti grūti arī nodot bērniem. Tā. Paldies, Inta. Kā tas ir no pirmsskolas izglītības institūcijas perspektīvas? Es saprotu, privātais bērndārs, bet vienalga? Pašvaldības. Bet jebkurā gadījumā mums ir dažādi projekti. Mēs esam arī iesaistījušies ilgtspējīgā projektā par globālo attīstību, par skolām, kā audzēt dabu, resursus. Un tad ir arī tā, ka mēs mācam bērniem, un tad bērni iet mājās un māca saviem vecākiem. Un pēc tam vecāki dalās ar savu pieredzi un ir ļoti apmierināti. Vai jūs varētu minēt piemēru? Piemēram, atkritumu šķirošana. Pavisam vienkārši piemērs sadarbībā ar kompāniju, kas to dara, un tad vecāki arī tiek iemācīti caur saviem bērniem. Pavisam vienkāršā veidā. Paldies. Daiga? Es uz šo jautājumu atbildētu ar vārdu daļēji, jo ir izglītības iestādes, kuras strādā ar šo jautājumu, un mūsu biedrība sadarbojas, es atļaušos tiet gandrīz ar visām, ne ar visām, bet ar lielāko daļu Latvijas pirmskolas izglītības iestāžu. Un ir tiešām daudz labu piemēru, mēs arī viņus iesaistam savās iniciatīvās, lai stiprinātu pedagogus, kas tas tāds ir ilgtspēja, lai viņi saprastu, kā ar šo tēmu strādāt. Un es varu apgalvot, ka patiešām ir daudzi bērnu dārzi, kuri cenšas un pirmos tādus stabilus soļus jau ir spēruši. Piemēram, Daugavpilī viens bērnu dārzs daudz strādā pie bērnu un vecāku, tātad visu ģimeņu iesaistīšanas, domājot par to, cik daudz atkritumus mēs ikdienā, cik daudz no pārtikas mēs metam ārā. Un īstenībā tā iniciatīva taupīgi pirkt, lai mazāk mestu ārā, nāk no mazajiem bērniem uz ģimenēm. Tiešām labs piemērs. Par šo piemēru, par pirkt, mēs vēl parunāsim. Baiba. Ir tāda sena patiesība, ka jebkuru izrādi pašu visdraņķīgāko glābja bērnu un suņu uznākšanu uz skatuves. Patiesība viennozīmīgi. Varētu arī domāt, ka UNESCO interese par mazajiem bērniem arī varētu būt saistīta ar to, ka interese par organizāciju, interese arī par šo diskusiju varētu būt bērns kā tāds iemesls. Taču tā lielā ziņa vai tas, par ko šī diskusija mūs aicinātu padomāt, ir, vai tiešām mēs mazos bērnus uztveram nopietni, vai mēs viņus ņemam vienkārši kā tādu skaistu lietu, ko mēs pielipinām klāt kādai no savām idejām. Un tas, kas ir svarīgi un vērtīgi atcerēties, kādēļ arī UNESCO mudina skatīties uz maziem bērniem, kā uz tādiem, ar kuriem ir ļoti, ļoti svarīgi rēķināties, ka jebkurā vecuma posmā, pat pašā vismazākajā, bērnam ir dota iespēja iniciatīvai, un bērnam ir dota iespēja rīcībai, kurai ir sekas. Un tieši tā ir tā līnija, kas ir jānovērtē, kas, protams, tiek no vienas puses novērtēt, taču tādā pašā no otras puses mēs ļoti bieži cenšamies bērnus, nevaicājot viņiem, ko viņi tieši par to domā, vienkārši pateikt viņiem priekšā, kas viņiem ir jādomā. Tādējādi mēs savā ziņā nogulinām topošos uzņēmējus, topošos inovatorus un tam līdzīgi. Un dažkārt ir nācies runāt arī ar it īpaši jau ar tēviem, droši vien, ka Lauris iebildīs, jo viņš nav tāds tēvs,
kur tēvs saka, tas mazais tur tagad kaut ko tur muģinās, es tāpat neko nesaprotu. Pagaidīsim, kamēr viņš sāks ar manīm kārtīgi runāt, tad gan es piedalīšos, tad es iesaistīšos un visu darīšu. Kamēr viņš vēl nav kārtīgs cilvēks, tikmēr, lai tur skatās mamīte, omīte, bērndārza audzinātāji, tā tas ir. Un ļoti bieži mēs tik tiešām šis pats jēdziens, kas Latvijā ir populārs, mēs nerunājam par agrīno izglītību, mēs runājam par pirmsskolu, un tā mēs domājam, ko mēs gribam ar to pateikt. Mēs gribam pateikt, kā tātad tas, kas notiek tur līdz tai skolai, tā ir. Tā kā mēs drūzmējamies pirms balles ejot zālē priekšnamā un vienkārši gatavojamies kaut kam. Un man šķiet, ka tas ir viena ļoti svarīga lieta, ko arī darētu. Dažkārt tas, kā mēs lietas nosaucam, uz šīm lietām arī savā ziņā atsaucās. Paldies. Paldies, Baiba. Baiba jau iesāka ieskicēt problēmu, ko es šodien gribēju mūsu sarunai piedāvāt. UNESCO ziņojums par izglītību ilgspējīgai attīstībai apgalvo, ka jaunieši ir pārmaiņu īstenotāji. Latvijā ar jauniešiem ir ļoti specifiska situācija. Pirmkārt, jaunieši mums ir maz, tikai 14%, kā es dzirdēju iepriekšējā diskusijā, kurā es piedalījos. Un pētījumu rezultāti par mūsu jauniešu spēju īstenot pārmaiņas, kas Latvijā ir tikuši veikti 2023. gadā, neko optimistisku mums nerāda. Es pati vadīju pētījumu, kur mēs izvērtējām 21 augstskolas studentu caurviju kompetences, un tika secināts, ka pilsoniskā kompetence ir attīstīta vismazāk, un visbēdīgākā stāvoklī vai visbēdīgākā situācija ir ar tādu apakškompetenci, kas caurvīja visas caurvīju kompetences, proti Baibas pieminētā iniciatīva. Otrs pētījums, tur pēdējā rindā sēž vadošā pētniece Ireta Čeksa, kas vadīja starptautisko pilsoniskās izglītības pētījumu, un Latvijas skolēnu rādītāji ir zem Eiropas vidējā vai zem dalību valstu vidējā, un arī mūsu skolēniem nav ļoti laba, lai neteiktu, ka slikta situācija ar iniciatīvas jautājumu. Rodas tad loģiski nepieciešamība domāt par to, tad, kad mums būtu jāsāk, vai drūzmēsimies līdz 3 gadiem, tajā priekštelpā un domāsim, ka viņi vēl ir pa mazu. Tas ir viens, kad, kā un ar kādiem līdzekļiem mēs varētu sākt runāt par globālo pilsoniskumu. Otra problēmas puse, ko es gribētu iezīmēt, saistās ar maniem pētījumiem par digitālo bērnību un par audzināšanu kā tādu. Mēs šobrīd Latvijā praktizējam audzināšanas modeli, kas ir vērsts uz bērnu vajadzību apmierināšanu. Mēs jūtamies labi vecāki, ja mēs nodrošinam viņiem visu izdaram viņu vietā un atstājam diezgan maz vietas iniciatīvas veicināšanai. Ir tāds joks, kas Facebookā jau kādu laiku parādās, tas nav joks, bet tas ir posts, posts, ko mācēja meitenīte, 10-gadīga meitenīte 1900. gadā un ko prot 10-gadīga meitenīte 2000. vai 2020. gadā. Un tās prasmes, protams, ir daudz mazākas mūsdienās. Un tiek runāts par tādām parādībām izglītības zinātnēs kā pāraprūpe un iemācītā bezpalīdzība, kas absolūti neiet kopā ar iniciatīvas attīstīšanu. Tātad būtībā tas normālais sabiedrībā pieņemtais rūpju modelis šobrīd neveicina iniciatīvu.
Es nevēlos pretnostatīt vecākus un pirmsskolas izglītības institūcijas darbiniekus. Mēs visi esam kopā, un mēs darbojamies kopā, un līdz ar to divi jautājumi, vai divi šī problēmas līmeņi ir, kā mums būtu jāskatās uz agrīno izglītību, uz audzināšanu, lai iniciatīvu mēs varētu veicināt. Starp citu, par to pirkšanu, Daiga. Iedomājieties vienu 3-gadnieku vidējo Latvijā un padomājiet, cik viņam ir mantu. Padomājiet par paradumiem katru reizi esot veikalā kaut ko nopirkt, bet es jau nevaru nepirkt, viņš taču klieks, vai ne? Tas arī ir jautājums patiesībā par ilgspēju, un tas ir šis te audzināšanas modelis. Un otrs, tad kad un kā mums vajadzētu sākt? Un no kuras vietas mums vajadzētu sākt? Es saprotu, ka tas ir ļoti sarežģīts jautājums, un jūs man neatbildēsiet tā, ka mēs visi teiksim, paldies, viss beidzās diskusija, visiem mums ir skaidrs, mēs tagad varam iet prom. Bet ko mēs reāli varētu darīt šajā jautājumā? Jo patiesībā es uzdošu provokatīvu jautājumu gan Intai, gan Daigai. Vai tas, vai atkritumu šķirošana ir tas, ar ko būtu jāsāk? Ar ko būtu jāsāk? Kas būtu tas kodoliņš? Es domāju, Lauri, tu varētu kaut ko pateikt šajā sakarā? Nē? Nē. Es vienkārši, Daiga, tu vēl padomās. Tad Daiga. Jā. Es domāju, atkritumu šķirošanu var sākt, nav obligāti tieši ar to. Ir svarīgi sākt ar to ilgtspējas, tēmu vai ilgtspējas lietu, ko pedagogs pats saprot, izprot un dara pirmām kārtām, jo ja skolotājs pats nebūs pārliecināts par to, ko viņš māca saviem audzēkņiem, visticamāk, nekas tur labs nesanāks. Bet atgriežoties pie tā jautājuma, kad tad sāk, es domāju, ka pedagogiem nav vieglāka jautājuma, skaidrs, ka jāsāk jo ātrāk, jo labāk, un agrīnā izglītības posms ir ļoti svarīgs. Mana dziļa pārliecība ir, ka pirmskolas izglītība ir Latvijā netiek novērtēta. Piemēram, valsts satura izglītības centrā nav neviena atbildīga ierēģe, kas atbild par pirmskolas izglītību kā tādu. Tātad viss ir atstāts pašvaldību un pirmskolas izglītības iestāžu vadītāju ziņā. Bet tātad viennozīmīgi par šīm tēmām jāsāk runāt pirmsskolā, un tas, ka mazi bērni, ko Baiba arī minēja, manuprāt, ka mazi bērni tiek uzskatīti, ka viņi neko nesaprot, viņi neko nevar, viņi nevar izvēlēties, viņi nevar pieņemt lēmumu, un ka tas viss ir jādara kaut kad vēlāk, tad es varētu pajautāt ar pretjautājumu, kad tad ir tas brīdis, kad mēs to cilvēku novērtējam, ka viņš ir beidzis kļūt par bērnu un tagad ir tā kā atbildīgs pieaugušais un nav tāda brīža. Ja? Līdz ar to bērnam dažādas dzīves lietas un es teiktu, ka ilgtspēja nav mācāma no mācību grāmatām, ir jāmācās pēc iespējas ātrāk un tikai, protams, kopā darot kopā ar ģimeni, protams, pedagogu vadībā, bet kopā ar ģimeni un vislabāk kopā ar kopienu. Bet par to kopienu un par to atbildību mēs gan jau drusku vēlāk vēl parunāsim. Pirms Inte, es dodu jums vārdu. Es gribu piesieties pie viena vārda, ko teica Daiga. Jāsāk runāt. Vai tiešām runāt? Darīt. Līdz ar to, Inte, ko var darīt? Ar ko sākt? Jāsāk jau ar to, ka mazs bērniņš jau kopš ieņemšanas brīža, kad ir mātes klēpī, tad jau viņš ir jau personība, un viņš jau ir. Un tālāk, kad bērns aug, jāsāk jau tad, kad jau mamma gaida bērnu, un tālāk jau viņš iet uz bērnu dārzu vai ģimenē. Es gribētu pateikt tā, ka ļoti liela loma, kā Daiga teica, ir šoreiz ģimenē. Protams, arī skola, bērnu dārzs, jā.
Bet ģimene tas ir pamats, kur mēs būvējam ķieģelīti pie ķieģelīša, un lai ir stipri pamati šai mājai. Un arī daudzu valstu pētījumi, protams, un daudzās valstīs ir ļoti liela uzmanība pievērsta tieši pirmsskolas izglītībai, kur tā tiek novērtēta. Gan pedagogi tiek atzinīgi novērtēti, gan arī šī pati izglītības sistēma. Lauri? Te izskanēja visādi tie labie vārdi, kas, manuprāt, arī ir kodols tam, par ko mēs runājam. Būtu pasaku valstībā mēs dzīvotu, ja mums būtu tiešām katra pirmskolas iestāde, katra grupiņa, un tad plašāk būtu tādas kopienas, kuras savstarpēji tad sadarbojas, kur mazais cilvēks gūst gan no saviem vecākiem, gan no pedagogiem, un tie savā starpā sadarbojas un sinhroni saskaņoti rīkojas. Tā kā, man liekas, tā būtu tāda skaista pasaka, kurā mēs varētu visi dzīvot, un dzīve būtu skaistāka, un pasaule būtu tīrāka, un nākotne rādītos gaišāk. Bet tas primārais, tomēr, ar ko droši vien mums ir jāstrādā šeit un tagad, ir tas pieaugušais cilvēks, vienalga, vai tas ir vecāks, vai tie ir pedagogi. Pedagogiem pirmskolā būtu jābūt absolūti, ne tikai pedagogiem, bet visiem būtu jābūt daudz vairāk novērtētiem. Viņiem būtu jāsaņem daudz lielāks atbalsts, sākot ar zināšanām, beidzot ar atlīdzību un vidi, kurā viņi darbojas. Lai tad arī vecāki spētu novērtēt, un ne tikai vecāki kā indivīdi, bet arī vecāki kā kopums, jo pie mums uz katru vecāku, kurš atnāktu pie darba devēja un teiktu, ziniet, man ir tāda pirmsskola, kuru man bērns ir jāizņem ārā 3 vai 4, kā tas ir daudz kur tādā pasaulē citā ārpus mūsu zemes, tā kā skatās dīvaini, vai ne? Un, tad mainiet bērndārzu tur tā, lai jūs varat to bērnu tur nogrūst, un lai ar viņu tur kāds darbojas, un lai šie brīnišķīgie cilvēki ar viņu tiek galā, bet viņi taču tur nodarbojas ar bērniem, viņiem tur, viņi nepelna miljonus, kāpēc viņiem būtu jāpelna miljoni par to. Kaut kāda un tas viss veido to attieksmes tādu, kā mēs pirms diskusēs runājam, tādu burbuli, attieksmes burbuli, kurā mēs tur tā kūņojamies. Jo, ja mēs skatāmies no tā mazā cilvēka perspektīvas, viņam jau ir šausmīgi maz vajadzības. Viņam vajag, lai apmierina viņa pamata fizioloģiskās vajadzības un lai viņam sniedz emocionālu tuvību un atbalstu. Viņam tās visas lietas, mantas, viss tas, ar ko viņš tiek apkrauts, tās nav viņa vajadzības. Tās ir viņam apkārt esošo cilvēku vajadzības, kuras tiek īstenotas uzprojicējot viņam. Tā kā, un savukārt, ja mēs domājam par pašu mazo cilvēku, viņš ir spogulīts. Tas, kas ar viņu notiek, to viņš rāda tālāk. Attiecīgi, ja mēs viņam radam vidi, gan fizisko, gan emocionālo apkārt tādu, kas viņam palīdz vairāk uztvert pasauli, redzēt pasauli, novērtēt vidi, novērtēt apstākļus, novērtēt attiecības, tad viņš to turpina nest pasaulē. Lauri, bet kā? Bet kā? Vienkārši darot. Tā kā tu prasīji, vienkārši darot. Tikai tā darīšana sākas no mums pieaugušajiem, kuri tad grib darīt kaut kā labāk. Un reizēm priekš mums pieaugušajiem, ja? Tad skatāmies, kas mums te ir. Šitās pudeles mēs joprojām, kur mums ir no Lidla, bet vismaz depozīts varam nodot. Ir skaidrs, ka mēs pieaugušie nemākam pietiekami labi paši šeit parūpēties par vidi, tāpēc šogad ir nodrošināts, ka mums ir depozīti krūzes pa 2 eiro, kurus mēs aiziesim, dabūsim atpakaļ savus 2 eiro. Tas par tiem atkritumiem runājot, bet droši vien no tiem atkritumu kalniem jau sākas viss tas pārējais, tas apģērba, plastmasas, kaut kādas vides pieejamības vai nepieejamības jautājumu risināšanu, tas kā uz viņiem mēs raugamies. Tā kā darot, bet reizēm
Ir forši, ka mēs paši mākam un saprotam, un reizēm ir labi, ka kaut kas mums no malas palīdz. Un tā kā Austrālijā palīdz cilvēkiem nesmēķēt. Tiem, kas dzimst, palīdz nesmēķēt uz priekšu. Ar likumu. Ar likumu. Nu redz, bet likums jau to iniciatīvu nevairo. Gluži otrādi. Baiba. Vai tu varētu, Daiga gribēja kaut ko piekomentēt? Es gribēju drusku iekomentēt, atbildot uz to jautājumu, kā. Man liekas, ka mēs tā kā esam aizrunājušies, ka uz to, es ceru, ka es kļūdos, ka auditorija to tā nesajuta, bet ka mēs esam aizrunājušies par to, ka tā kā pedagogs ir atbildīgs arī par ilgtspējas tēmām. Un mūsu sabiedrībā pārāk bieži kaut kas jauns parādās, tāda tēma, nu tad lai skolā māca, tāda tēma, nu tad skolē tas obligāti jāmāca. Man gribētos teikt, ka tā atbildība no pedagogu pleciem, runājot par ilgtspējas tēmu, noteikti ir jānoņem, jo skolotājs nav vienīgais atbildīgais. Ja? Te ir tas vārds kopiena, kurai ir jāuzņemas, un kā instrumenti ir ļoti dažādi, gan iespējami, gan arī praksē šobrīd tiek izmantoti, no kuriem paši cilvēki mācās. Tātad, ja sabiedrība, kopiena jutīsies atbildīga visa kopā par to, ka mums bērniem jārāda, kā dzīvot ilgtspējīgi. Ja vecāki paši būs pārliecināti par to, ka viņi saprot, ko nozīmē ilgtspēja, te varētu pajautāt auditorijai, ko viņi saprot ar šo vārdu. Ja? Bet vienkāršoti runājot, nav pedagogs viens un vienīgais atbildīgs. Un šī ir tā tēma, kas ir jāuzsver arī ministru līmenī, kabineta līmenī un sabiedrības līmenī vēl un vēl. Baiba, vai tu turpināsi jautājumu par to, kā? Iespējams, es varu papildināt arī jautājumu, kādas, tavuprāt, ir tās svarīgākās, kritiskākās tēmas, domājot par agrīnu izglītību? Jā. Man tik tiešām ir savā ziņā prieks būt par Ziemassvētku vecīti Lārim un teikt, ka īstenībā viņa izsapņotā sapņu zeme ir daudz tuvāk nekā viņš to spēja iedomāties, jo patiesībā pasaule ir nonākusi, ja mēs UNESCO skaitam pa pasauli, UNESCO ir nonākusi pie idejas, kādā veidā mēs varam no šīs te domāšanas pāriet uz rīcību. Taču tieši tikpat konceptuāla doma, kā saukt katru posmu par to, kas ir ļoti nopietni ņemams, tieši tikpat konceptuāls arī pārējās idejas, kuras neaizlidos, ja viņas nepaņems nopietni. Pirmā no tām ir pa mācību vidi, proti par to, no kā mēs mācāmies. Ir jāaizmirst, ka skola ir vienīgā vieta, kurā notiek mācīšanās. Ir daudz dažādu citu vietu, kur tik tiešām ir saslēdzās kopā šī doma gan pa formālo, gan pa neformālo, gan pa informālo mācīšanos. Proti, jebkurš no mums, jebkurā vecuma posmā, arī šeit atrodoties, mēs mācāmies. Un tā loģika, kas ir kalpojusi encik gadus, kad ies uz skolu un tur mācīsies, pēc tam atpūtīsies, tas tā nestrādā. Tieši otrādāk, skola ir tikai viens nosacīts posms lielā ķēdē, it īpaši, ja mēs runājam par agrīno izglītību. Katrs teātris, katra atrašanās dabā, katra vieta, kur mēs esam, mūs bagātina, proti māca. Un tad otrs, un es redzu arī auditorijā skolotājs, kas varētu būt aizdomīgi pret šo jēdzienu, un tomēr ir jāsaprot, kas ir skolotājs, kas slēpjas zem šī vārda. Un tajā brīdī, ka mēs saprotam, ka kādā noteiktā posmā mēs ik viens esam skolotājs otram, tieši tāpat kā mēs paši mācāmies, tā ir ārkārtīgi vērtīga atziņa, kas nebeidzās nevienā vecuma posmā. Latviski, starp citu, tulkojums vārdam lerners ir ārkārtīgi grūti pārtulkot, kas tas tāds ir. Bet tas pasaka tieši to, ka tu neesi, kad nav tikai skolnieks, skolotājs noteiktā izglītības iestādē. Skološanās un skolotājs ir visos posmos. Un šeit ir būtiski vēl viena lieta, kas man ienāca ķecerīgi prātā - vecāku attieksmi pret to. Ļoti bieži mēs baidāmies no tā, kas ir maziem bērniem brīvais laiks, it īpaši, ja mums ir resursi.
Mēs kā vecāki gribam par visu samaksāt un aizraujamies ar to, un pie tam uzskatām, ka vērtība ir tikai tajā lietā, par kuru mēs maksājam, pie tam vēl daudz maksājam. Un aizmirstam, ka turpat var būt blakus ir vecmāmiņa ar savām receptēm, brīnišķīgajām biespienu pankūciņām, un neviens nepaprasa vecmāmiņai to recepti, un neviens neaiziet vectētiņam palīgā tur tīrīt pagalmu, tādēļ, ka man ir jābūt futbola treniņā, ko jūs iedomājaties, tādēļ, ka man ir jāmācās matemātika, ko jūs iedomājaties, un mēs skaitam, ka laiks, nopietnais laiks, ir tas laiks, kad bērns sēž un skolā mācās vai mācās, lai rītdien atbildētu skolā uzdevumus. Bet tādā veidā mēs nenokļūstam pie tā, kas saucās ilgspējīgā attīstība. Un trešā lieta par to kopienu, tas izklausās tā, gandrīz kā viss ilgspējīga attīstība kopumā. Mēs nekā nesaprotam, kas ir kopiena, kas tas tāds ir. Bet būtībā, ja mēs skatāmies atpakaļ pagātnē, tad kopiena ir tā vide, kas ģimenē veidojās ap tevi. Proti, tas ir tas mūsu tīmeklis, šobrīd populāri tiek teikts burbulis, ja? Bet mums tam burbulim ir jābūt pēc iespējas plašām, pēc iespējas dziļām un pēc iespējas tādam, no kura tiešām mēs gūstam. Nu, tādas īsas idejas tālākai diskusijā. Paldies. Tu sameti pārāk daudz ideju. Ļoti grūti tagad to visu apkopot, bet kopumā es jūtu, ka tā gradzenveida kompozīcija, un mēs atgriežamies pie jautājuma, vai tiešām tas, ko mēs mācamies, ir tas, kas mums dzīvē ir svarīgs. Un vai izglītības institūcijas, tu teici, tas learner, ir jauns termins, ko piedāvā izglītības terminu vārnīca, jaunā, kur, laikam, izglītības ministrijas mājaslapā tikai šobrīd ir atrodama izglītības guvējs. Nu, ļoti grūti atrast attiecīgu terminu, bet es... Tu teici, ka kopiena ir ģimene. Man gribētos domāt, ka kopiena ir plašāka, ka kopienā ietilpst gan vecāki, gan skolotāji, gan sabiedrība, institūcijas, pašvaldība un tā tālāk. Un, redzi, es esmu laikam tāds nejauks moderators, jo man visu laiku ir jādomā, bet patiešām, nu kā to iniciatīvu ir iespējams veicināt tam divgadniekam. Un kā panākt to, lai pēc tam, kad viņš būs 7. klasē, viņš būtu gatavs brīvprātīgo darbam. Mums ir fantastisks situācija šodien, piemērs, mums ir pilns te ar jauniešiem zilajās cepurītēs, ja, mums ir brīvprātīgie, un viņi ir tie, kas apveltīti ar iniciatīvu. Un starptautiskajos pētījumos un arī mūsu pētījumā par studentiem un caurvīju kompetencēm mēs nonācām pie tā, ka sadarbība ar kopienu ir labākais veids, kā iniciatīvu mācīties. Un teorijā ir 2 ceļi. Viens ir, piedodiet, angliski termini būs, tātad viens ir community service, kas nozīmē, ka mēs ejam ārā no skolas, ārā no darba vietām, mēs ejam, nezinu, uz ielas un domājam, kas mūsu kopienai ir vajadzīgs, un neprasam, kas mums par to būs. Un otrs ir service learning, ko mēs jau varam iestrādāt izglītības institūciju, mācību programmās un studiju programmās. Un domāt par sasniedzamajiem rezultātiem šādā veidā, kā mēs varam mācību procesā iemācīties kalpot sabiedrībai un paši caur savu iniciatīvu to darīt. Visu šito es izstāstīju briesmīgi sarežģīti, bet viņam ir 2 gadi. Nu, pasakiet man, lūdzu, ar ko lai es sāku? Man nav neviena 2-gadnieka, bet man drīz varētu būt. Nu, ne maniem dēliem. Jā, Daiga. Drīz es atbildēšu un arī turēju sevī 2 lietas, kuras es arī gribu pateikt. Pirmām kārtām, lai ietu pie kopienas, ir izglītības iestādēm jāspēj atvērt savas durvis.
ļoti liela pedagogu saimes daļa ir mācījusies padomju laikā, es tā skaitā, un gan jau, ka manas kolēģis arī tā skaitā, un tajā laikā nemācīja, ka ir iespējams mācīties ārpus izglītības iestādes, un kā tās durvis atvērt vaļā, arī nemācīja. Covids arī izdarīja vienu lielu sliktu lietu, jo daudzas izglītības, runāšu par bērnu dārziem, mēs tomēr runājam par agrīno izglītību. Daudzi bērnu dārzi aizvēra savas durvis vecākiem vispār. Vecāki atved bērnu pie vārtiņiem, un audzinātāji paņem ar viņu strādā, un pēc tam pie vārtiņiem vakarā atdot atpakaļ. Mēs esam 100 reizes diskutējuši ar vadītājiem, ar pedagogiem, bet kā jūs strādājat ar ģimenēm? Tas ir ierakstīts likumā, ierakstīts visās programmās. Kā jūs varat vaļā durvis, kā jūs varat izmantot kopienas resursus, ja jums ir tikai aizslēgti vārtiņi? Tā ir milzīga problēma. Mēs šodien to nerisināsim, bet tas ir tiešām, jāvar vaļā tās durvis viens. Un otrs, to iniciatīvu un visas pārējās lietas var sākt mācīt arī 2-gadniekiem pavisam vienkārši. Rosināt bērniem domāt, rosināt domāšanu var arī 2-gadniekiem. Un, manuprāt, mēs par daudz mācām bērnus pirmsskolās. Zināšanas, prasmes, māk rēķināt, māk lasīt, lasa uz ātrumu. Ja es būtu ministre, es to visu noņemtu nost un mācītu bērniem saprast dzīvi. Mācītu viņiem domāt, cik bieži pedagogi, vecāki mājās dod šo laiku sakot, bet tagad padomāsim par to, padomāsim kopā, padomā tu viens, cik bieži mēs maziem 2-gadniekiem vai tādiem, kuri jau prot runāt, jautājam, bet ko tu par to domā, kā tev tas izskatās? Šos jautājumus, kā saka, gan pedagogiem, gan vecākiem pašiem sev jāuzdod kā tāds kontrola jautājums, kā tas dzīvē notiek. Paldies! Lauri, vai tu pie šī gribētu ko piebilst? Par to 2-gadnieku, 3-gadnieku un iniciatīvu un globālo pilsoniskumu un sadarbību ar kopienu. Jā, es tikai tik daudz kā tam 2- un 3-gadniekam es droši vien, un tad varētu arī tas tētis ātrāk pieslēgties, ja viņš tā kā saprastu, un ja mēs neliktu visu šajā. Un es saprotu, ka tas ir plašāk domāts. Tā domāšana ir kā tāds atslēgas vārds plašākai pieredzē, bet tiešām, ja mēs runājam par to tēti, kurš grib iesaistīties tikai tad, kad tas bērns būs loģiski kaut ko gatavs uztvert un domāt, un tad, ja mēs arī mēģināsim tur tiem 2-gadniekiem mācīties domāt, tad mēs varam varbūt griezties pie grieķu filozofiem un mēģināt saprast to domāšanas jēgu un sāli un būtību. Bet tas, kas tiešām tam 2-gadniekam, manuprāt, tad, ja mēs plašāk to domāšanas jēdzienu tveram, viņam ir jāmācās pieredzēt un piedzīvot, un tās pieredzes un pieredze, pieredzīta, piedzīvojums, atkārtojums, pieredze ir tas, kas tad noved pie tās domāšanas, jo tā pieres garoza tomēr briest bišku ilgāk, lai mēs varētu 2-gadnieku kontekstā runāt par to domāšanu un loģiku un uztveri un to, ka viņam tās ir pieredžu un atkārtojumu secība, kas tad veido ieradumus, kas pēc tam kļūst par normu dzīvei. Un tas, tādēļ es vēlreiz varu uzsvērt to, ko es teicu, tad, kad iepriekšējo reizi runāju, ka tam ir jāsākas no mums, no pieaugušajiem, bet tad, kā jūs sacījāt, ja tie mēs pieaugušie esam tādi, kuri paši nezin, kā tās durvis atvērt, tad mēs labākajā gadījumā varam raudzīties uz dažiem pieaugušajiem, kuri māk un kuri māk mūs uzrunāt, un vēl trakāk arī daudzi no mums pieaugušajiem, īpaši tādā vecumā kā es un uz augšu, vairs tā kā negrib vienkārši sēdēt tajā garajā skolas solā un ilgi mācīties to, ko mēs arī mācamies vislabāk darot. Ja, tā darīšana un tā kopiena, kā tāds tiešām, man liekas, vēl skaistāks un plašāks jēdziens par to ilgtspēju ir viena no tādām brīnišķīgām atslēgām. Bet kur tad ir tā labā kopiena, tā kas ir nevis aiz Trēdeviņām zemēm, bet kur? Tu vari atbildēt, man ir cita doma šobrīd par pieredzēm. Labi, bet es tad, jā.
Jā. Nu, mēs nevelti atrodamies Ziemeļsalā un patiesi paldies Ziemeļvalstu ministru padomes birojam par iespēju šeit būt, jo tā mūsu pamatdoma bija arī šeit redzēt Ziemeļvalstu ekspertus, proti tos cilvēkus, kuriem patiesi ir liela pieredze, kādēļ mēs arī varam pateikt, jā, tas strādā. Un starp viņiem jāizceļ ir viena no Norvēģijas profesoriem Ingrīda Engelt, kas ir veikusi kopā vēl ar 27 valstīm pētījumu, kurā ir iesaistījušies kopā 34,000 pirmsskolnieku un mazo bērnu, kas var pateikt, ka ir diezgan liels skaits. Un viņu tās līnijas ir, ko viņi skatījās, un viņi teica, ka viņiem pašiem bija pārsteigums par to, cik tomēr vērā ņemam ir šie bērni. Pirmā līnija, protams, arī saistās ar Laura minētajiem šo te, kas ir atkritumi, visāda veida zaļā saimniekošana. Es domāju, ka Latvijā tas arī nav īsti pārsteigums, jo ļoti bieži tie tieši bērni, kas saka, vai tu paņēmi maisiņu, vai tu izdarīji to, mēs principā esam uz ceļa. Otrā līnija, kas bija šī te līdzjūšana, jeb empātija, jeb sociālā nevienlīdzība, ārkārtīgi interesants piemērs man šķita par bērniem, kuriem stāsts ir par rotaļlietām, un viņi iet uz pansionātiem. Nevis kā mūsējie bērni, lai nostātos pietiekoši lielā distancē un nodziedātu Ziemassvētku dziesmiņu reizi gadā. Nu, es domāju, ka daudziem no jums ir pieredze bijusi tāda, bet viņi tajā pansionātā ir klāt ar savu rotaļlietu un stāsta tam vecajam cilvēkam par savu rotaļlietu, un tur veidojas dialogs, un tur veidojas līdzdalība, un tur veidojas atsaucība. Un trešā līnija ir šī pieminētā starp paudžu līnija, proti saprast un novērtēt savā ļoti tuvā apkārtnē tos cilvēkus, kas tev var dot saprast, un es atkal pieminēšu, tas gan nav pētījums, bet tā ir Latviešu valodas aģentūra rīkotais radošais konkurss par cilvēkiem, kas tavā dzīvē ir nozīmīgi. Kā jūs domājat, kurš bija tas cilvēks, kas bija visnozīmīgākais, ja mēs skatāmies uz bērniem, jauniešiem pat dažādos vecumos, vai jums ir idejas? Precīzi, tā bija vecmāmiņa, un tas laiks, arī vectētiņa cits starpā, ja? Un tas laiks, kas viņiem ir pavadīts kopā, ticiet, man šis te bija vērtīgāks nekā jebkura socioloģiskā aptauja. Tas, ko atcerās mūsu bērni, nav aizņemtie vecāki, kas triec sevi, lai nopelnītu daudz naudas un aizvestu bērnus uz Kipru vai uz Itāliju, bet tā ir tā vecmāmiņa, kurai ir laiks aprunāties. Un tādā veidā, restīvi, ko es ar to gribu teikt Laurim, ka tā laime ir tuvāk nekā mēs viņu iedomājamies, taču tam mums ir vienkārši jāspēj saprast, kas mums atrodas apkārt, un jāspēj iziet ne tikai ārā no izglītības iestādes, par ko jau mēs runājam, bet arī ārā mazliet no sava aizsarga vaļņa, par ko mēs vēl šobrīd tik daudz neesam runājuši. Paldies! Paldies, Vaiva. Es gribu atgriezties nedaudz atpakaļ izglītības iestādē un uzdot auditorijai jautājumu. Vai jūs zinat, kas ir Miķeļdienas gada tirgus? Kuriem ir bērni, vecāki vai jaunāki? Daļa smaida. Kurš no jums pieaugušais ir gatavojis bērna vietā Miķeļdienas gada tirgus to, kaut ko? Kopā vai, un ja mēs nonākam, es atkal par to iniciatīvu, es atkal par sasniedzamajiem rezultātiem, es atkal pēc tam vēlāk situācija nedaudz mainās. Tagad Nikolām Rubenim ir 26 gadi, tobrīd viņam bija 4. klase, cik 11, 10. Svētdienas vakars es stūrēju, viņš saka, oi, mamma, man rītā uz mājturībā uz rītdienu ir jāuzauž tautu meita. Nē, nopietni. Es saku, ko? Bet mana mamma ir tekstilmāksliniece, paldies Dievam, vai ne? Un viņa bija, tautu meita bija, jā, tā kā labākā par nezinu, izstādē redzamajām.
Bet mēs nonākam pie izglītības sistēmas kā tādas agrāk vai vēlāk, domājot par to, ko mēs saprotam ar labu izglītību un ko mēs saprotam ar tiem izglītības rezultātiem. Mana draudzene, kas zvana savai draudzenei un saka, tu matemātiku šodien izmācījies, es galīgi nesaprotu, kas tur ir vajadzīgs. Latviešu valodu, ja. Tātad mājas darbu pildīšana bērnu vietā, Miķeļdienas gada tirgus, kas viņš tur ir par vīriņu, kartupeļu vīriņa izgatavošana, lai pārspētu citas mammas. Un tad patiesībā ir stāsts par ideāliem, un stāsts par vērtībām un par to, kas ir labs skolēns. Un kā, un kur tad tā iniciatīva? Līdz ar to man ir jautājums atkal jums visiem. Inta nav tikus pie vārda pēdējā lokā vai riņķī. Inta, kādas jūsuprāt ir tās kritiskās tēmas agrīnajā izglītībā, domājot par iniciatīvas veicināšanu? Ko mums vajadzētu mainīt? Ko mums kā vecākiem un vecvecākiem būtu jādara, lai pedagogus atbalstītu? Pats pirmais jau, protams, iesaistīties. Ja jau bērnam ir kaut kas jārada, tam Miķeļdienas gada tirgumu, tad kopā arī to darīt un veidot kopā, nevis pašiem viņa vietā. Es domāju, tas būtu tas pirmais. Un par tām tēmām, tēmas, kā jau katrā iestādē, skolā, ir gada tēma, ir katra mēneša tēma, ko mēs cītīgi visu ejam pēc skolas 2.0, 3.0 norādījumiem, viss notiek. Daiga? Pēc kārtas, ja rindiņā. Mana dziļa pārliecība ir, ka ilgtspējas tēmas, jebkuru tēmu nevar vairs mūsdienās mācīt ar formālās izglītības metodēm un formālās izglītības ietveros. Ka neformālai izglītībai būs būt, skolotājiem arī šīs metodes vēl ir jāmācās, un viena laba iespēja, kā to darīt, gan pašiem pedagogiem, gan kopā ar bērniem, ir iesaistīties dažādos projektos, iniciatīvās, kur ārpus izglītības iestādes visbiežāk tās ir biedrības vai nodibinājumi, kas ir nevalstiskas organizācijas, spēj piedāvāt šīs neformālās metodes, lai skolotājs gan pats mācītos, gan lai arī apzinātos, kā viņam tālāk ar šīm metodēm, kā tās izmantot atbilstoši viņa bērnu vajadzībām. Un viena laba iniciatīva, kuru mēs, protams, ļoti labi, jo mēs paši to īstenojam, par kuru es nestāstīšu, tikai nosaukumu pieminēšu, varēsiet ieguglēt, kad būs laiks, tās ir darbīgās kopienas. Mēs īstenojam šo iniciatīvu jau 5. gadu, bet tikai Latgales reģionā. Sāksim dalīties ar tiem rezultātiem, ko 5 gadu laikā esam izdarījuši, bet šīs iniciatīvas laikā arī viens no mērķiem ir mācīt, gūt pieredzi, negribas man to vārdu teikt, vienmēr mācīties. Jā, izsprūkā jau pedagogam. Tātad gūt pieredzi un domāt par to, kas ir ilgtspēja un darīt lietas, kas ir ilgtspējīgas. Tātad mācīties darot. Tātad darbīgās kopienas, viens labs piemērs. Vai jūs iesaistat tajā iniciatīvā mazos bērnus? Jā, mēs ejam uz kopienu caur izglītības iestādēm, arī caur pirmskolas izglītības iestādēm. Pat var teikt, ka pirmskolas izglītības šos soļus spēr mērķtiecīgāk, efektīvāk nekā skolas, vismaz tā mūsu pieredze rāda. Un tas ļoti labi. Man liekas, ka tās izglītības iestādes, kas ir iesaistījušās, sāk labāk saprast, ko vispār no viņiem sagaida ilgtspējas jomā, tēmā kā tādā. Paldies. Lauri, vai tev ir kāda ideja, kā mēs varētu atbalstīt pedagogus? Lai mēs kopā ar bērnu dārzu, ģimene kopā ar bērnu dārzu sadarbojoties, varētu ilgtspējas tēmu risināt? Tu kā tēvs, ko tu redzi? Ko vajadzētu? Tāda brīnišķīga lieta, ko katrs var darīt, vienmēr tad, kad viņam kaut kas, dērdzas, ja tas pats Miķeļdienas tirdziņš vai
vai kaut ko gribas pamācīt, vai kaut ko gribas noskaidrot, kāpēc tur notiek tā un ne citādāk. Kāpēc kompotā ir 2 ķirši? Jā, un kāpēc blakus sēdētājiem ir 4, un tad par vecāki tādā ziņā par visu kaut ko var kašķēties ar skolu un ar kaimiņiem un tā, bet tas, ko es šajās situācijās iesaku un esmu praktizējis, ir tad iet un teikt, es esmu pamanījis, ka ir tā un tā. Es labprāt iesaistītos. Un tas brīnišķīgi palīdz risināt un atvērt tās durvis arī un tam līdzīgi. Bet tad ir jābūt gatavam mazliet savu laiku vai enerģiju vai zināšanas veltīt. Un tieši tā, un tā individuālā līmenī jau tas ļoti daudz, kur notiek. Ir ļoti daudz, skolas un pirmsskolas, kur ir kolosālas tur vecāku profesiju un vecāku iesaistes nedēļas, un tur viss kaut kas notiek un dzīve kūsā. Bet tur tās pārneses savukārt mūsu sabiedrībā ir gaužām maz pagaidām. Ja, un, protams, man patīk katru reizi, kad jūs runājat un stāstat par to plašo tvērumu, un kas ir, ko citi ir izpētījuši vai dara un izdarījuši. Bet mums ir, man liekas, ļoti daudz labu piemēru, bet redz arī mūsu sabiedrībā, kā es teicu sākumā, kā tas ilgtspējas un daudz citi domas vai idejas ir, viņas nokaujas, ja tā arī bija pirms, man liekas, 10, 12 gadiem, tā kā mēs visu gribējām panākt caur labajiem piemēriem, caur testimonials, caur to, ka mēs darām zināmu to labo, kā mēs esam kaut ko paveikuši. Ja? Bet kas šobrīd ir īstenībā ejošāks? Tas, kas šovakar būs uz skatuves, fuck up nights. Mūsu diskusija pamazām sāk tuvoties noslēgumam. Man šodien pēc pirmās diskusijas, kurās piedalījos, pienāca viena klausītāja un teica, ka es esmu pārlieku optimistiska. Tāda es turpināšu arī būt. Un teikšu jums tā, patiesībā mums ir milzīgas iespējas šī jautājuma risināšanā, daudz lielākas iespējas nekā tām valstīm, kurās nav tik labi izveidota pirmskolas izglītības sistēma. Mums ir pilnas dienas bērnu dārzi, mums ir iespēja sasniegt caur šiem bērnu dārziem vecākus, mums ir iespēja iesaistīt vecākus un ļaut vecākiem iesaistīties. Tas viss ir iespējams un acīm redzot atkarīgs tikai no mums, bet es gribētu, pirms es došu iespēju jums ko jautāt, man solīja, ka būšot mikrofons atnests. Es vēl vēlos dot pēdējiem vārdam mikrofonu bye-bye un varbūt, lai kopsavilktu to, ko mēs šodien paspējām izrunāt. Es daudz jau idejas esmu jums pametusi, vēl vienu beidzamo. Atsaucoties uz profesors teikto par kvalitatīvas izglītības ideju un ko mēs liekam kā to mērķi, es ieteiktu skatīties uz šo domu kā Ziemassvētku eglītes rotāšanu. Mēs visi skaidri zinām, ka Ziemassvētku eglītes galā mēs liekam to skaistāko, to mirdzošāko lietu, par ko visi priecājās. Un lūk, tā atslēga, tā vienkārši atslēga, domājot par šo pilsoniskumu izglītību un izglītību ilgspējīgai attīstībai, ir jautājums, ko mēs redzam kā šo spožāko rotu, proti, vai mēs redzam šo cilvēcību un cilvēku kā tādu, kas ir izaudzis kā šo rotu, vai mēs redzam to savu sacensību un visu citu garā izdrējāto absolūti ar visām prasmēm un zināšanām apgreidoto profesionāli. Un no šī izejot, visas jautājumi atrisinās. Ja mēs liekam šo te pirmo kā pašu galveno, proti profesionāli, mums ir lieki runāt par visām tām citām lietām, kas ir it kā blakus produkts. Šī ir tāda ziņa, par ko ir vērts padomāt vakarā pirms gulētiešanas. Un otra un noslēdzošā, kas šeit arī neizskanēja, man bija iespēja kopā ar Āzijas ekspertiem tādā lielā fórumā skaidroties par inovatīvajām kompetencēm.
Un viņa teica, ir 2 atslēgas vārdi. A, ziņkārība. Nekādā gadījumā viņa nedrīkst nokaut. Tik līdz kā viņa nokauj, mēs principā šo uzņēmēju spēju nogalinām. Un otra iespēja, kas Latvijā nestrādā, ir šī spēja vai māksla kļūdīties. Kļūdīties. Neviens nepiedzimst nekļūdoties. Kļūdīšanās ir vienas no atslēgas vārdiem, par ko ir ļoti jādomā izglītības sistēmā, cik un kā mēs skatāmies uz mūsu kļūdām. Bet citādi es absolūti piekrītu, ka mums nav sliktākā situācija pasaulē. Paldies. Vai ir jautājumi, komentāri no zāles? Profesors Klavs Sedlnieks, lūdzu. Paldies. Mans jautājums ir par to pašu Miķeļdienas tirdziņu. Vai jums šķiet, ka ja mēs gadījumā atceltu šo Miķeļdienas tirdziņu un atceltu arī tos mājas darbus, kurus pilda pārsvarā vecāki, vai mūsu bērni izaugtu nepilnīgi? Nu, tas droši vien jums jautājums, ne man. Es atbildēšu, ja, tad, par Miķeļdienas gada tirgu. Pirmkārt jau ir tas, kad bērni paši tirgojās, un tur gan tātad iegūst matemātikas prasmes, jā, protams, sadarbība ar vecākiem, tātad uzņēmēja darbību attīsta. Un arī tā kā bērndārzā mēs arī ievērojam un svinam dažādus gadskārtu svētkus. Tas būtu. Vai kāds vēl grib atbildēt? Un par mājas darbiem. Jā, ja mēs atceltu mājas darbu. Atbildēt, bet par to vārdu atcelt. Kurā dokumentā ir ierakstīts, ka tiem ir obligāti jābūt? Tā kā, nezinu, vecāki jāsit duri galdā vai vēl kaut kur un jāpieprasa, ka mēs to vienkārši nevēlamies, ja tas tā ir. Ja? Tas nav nekur obligāti rakstīts, ka tā tam būtu jābūt. Jā, bet tradīcijas un kultūra ir bieži vien daudz noteicošākas par to, kas ir vai nav rakstīts tajā dokumentā. Bet tur var rīkoties, tā kā es ieteicu, tad, kad mēs negribam to tirdziņu vai tādu koncertu vai vēl kaut ko, tad nākam ar savu iniciatīvu. Ja mums pašam nav tā sava iniciatīva, tad nākas pieņemt, ja? Vai tad samierināties ar to, ka vispār ir tās durvis aizslēgtas un mēs tur nezinām, kas tur notiek. Cita lieta ir, tieši tā, var jau tur tajā tirdziņā visu kaut ko tur foršu darīt tie bērni paši, bet tad atkal jautājums, ar ko no kā, ko viņi no tā, kas ir tās prasmes, ko viņi no tā iegūst. Un par mājas darbiem savukārt runājot, to gan es gribētu, vismaz sākuma skolas posmā tiešām aizliegt mājas darbus kā ar likumu. Atcelt, aizliegt, jo tas tiešām, ja mēs gribam, lai bērni attīsta tajā sākuma skolas posmā patstāvīgas mācīšanās prasmes, tad tas ir tas, ar ko mēs to nokaujam, vismaz manā redzējumā. Paldies! Labdien! Es pārstāvu Montesori Kates skolu, un es, līdzīgi kā Rubens kundze, esmu optimiste, un varu arī jums teikt, ka Montesori Kates skolā tirdziņi nav bijuši nekad. Ja bērni par to nenobalso, neizvēlas veidot paši, tad tas notiek visu izglītības iestādē. Viņi paši raksta projektus, mums ir inkubators, mums ir speciāls veids, kā mēs to daram. Līdzīgi tāpatām katras skolā nekad nav nekādi maskošanās, kur vecākiem ir jātais pēdējā naktī kaut kādi tērpi. To dara bērni, viņi paši to dara mācību procesa laikā. Un arī Covid laikā katras skolas durvis vienmēr bija vaļā. Arī adaptācijas process mums notika ar vecākiem klātienē, jo tie mazie bērni nav vainīgi, kad ir Covid un nav jāsačakarē viņu, teiksim, adaptācijas posms izglītības iestādē. Tāpēc nav tik traki visur. Katras skolā ir labi, mēs esam pozitīvi. Paldies! Vēl bija jautājums. Labdien! Varbūt ne īsti jautājums, bet varbūt arī tieši kā turpinājums šim komentāru par Miķeļdienas tirgiem. Tas ir atkarīgs no tā, kādu mēs izvēlamies šo sasniedzamo rezultātu. Ja? Mūsu bērndārza arī sen vairs nav Miķeļdienas tirgi, bet ir stāsts par to, kas ir talka.
jo šīs latviskās tradīcijas mēs varam pārmantot dažādi. Un mēs šajā laikā, varbūt arī pārkāpjot dažas noteikumus no IZM, kad bērni nav darba spēks, jā? Mēs neteiksim nevienam. Droši, ja viss skan publiski. Es par to nebaidos. Jo arī mēs ar bērniem runājam par to, kas ir talka, un viņi nezināja, kas ir talka. Mēs ejam pie audzītes, kurā ir burkānu dārs, bietes, un talkojam. Un pēc tam pie šī saimes galda sanāk gan vecāki, gan bērni, un kopīgi vakarējam. Un runājot par ilgspējīgajām kopienām, es varētu teikt, ka mūsu mazpilsēta ir šī vieta, kur ilgspējīgā kopiena ir. Jo mēs ar savu bērnu dārzu ejam talkās gan pilsētai, puķu stādīšanā, gan kopšanā, gan arī pie pensionāriem palīgā. Tā kā es arī esmu optimista un turpinu tā dzīvot. Mums kopā sanāk apē. Kolosāli, paldies. Tur ir viens jautājums, un ar to mums arī ir jābeidz. Šis jautājums vairs netiks traumēts. Paldies, bet mēs klausāmies jautājumu. Jā, Rīgas 209. pirmsskolā, arī mūsu pirmsskolā ir ļoti daudz dažādas iniciatīvas, piemēram, nesenākā, tā kā mēs atrodamies Bišu ielā un bērndārs ir bitīte. Mēs visi izzinājām par bitēm, mums bija bitinieki, mums bija bišu strops, tas bija saskaņots ar vecākiem, ka viņi zināja, ka tur tās bites ir. Bet daudz dažādas arī šeit runātāji teica par iniciatīvām. Bet kur mēs kā pirmsskola varam smelties citas idejas, jo man tāds sajūta, ka dažkārt katra pirmsskola vārās savā sulā. Viņi katrs kaut ko dara, visi dara kaut ko foršu, kur kāds iet uz tāda burkāns, kur ir tā, mēs runājam par dažādiem labiem piemēriem, bet kur mēs kā pirmsskola varam paskatīties, kad, nezinu, kāda blakus, kas notiek citās pirmsskolās, kur ir šie foršie piemēri, kur mēs kā 209. pirmsskola varam paskatīties, tur kaut kas notiek, tur kaut kas notiek. Es domāju, ka atbildēt uz šo jautājumu varētu teorētiski mēģināt jo te ir stāsts par sadarbību un stāsts par to, ka jūs varētu kļūt par iniciatoru šādai bērnu dārzu institūciju biedrībai, vai klubiņam, kas domātu par ilgspējīgu attīstību un dalītos piemēros un pieredzē. Tas būtu vienkārši lieliski. Paldies visiem par izturību, par interesi. Cerams, ka ir arī dažas labas idejas, ko mēs lietas labā varētu darīt. Ar mums šodien kopā bija Inta, Daiga, Lauris, Baiba un es esmu Zanda. Paldies!